Ikreiz, kad sāku darbu ar jaunu klientu, nākas dzirdēt jautājumu. Cik tas maksās? Mēbeļu projektēšanā, izgatavošanā un uzstādīšanā ir daudz nianšu, kas būtiski maina pakalpojumu un preces izmaksas. Galvenie atšķirīgi elementi ir materiāls, no kā tiek izgatavotas mēbeles, furnitūra, konstrukcijas sarežģītība, apjoms un termiņš. Šeit jūs varat redzēt, cik plaši ir pieejamo materiālu klāsts. Tas var būt laminēts, finierēts vai krāsots MDF materiāls vai masīvkoks. Piemēram, virtuves virsma var tikt uzstādīta laminēta, mākslīga akmens masas vai dabīga akmens. Ne tikai materiāli veido cenu atšķirības, dažādi ir arī mēbeles sarežģītības līmeņi, vai tajā jāiestrādā plaukti, skapji, atvilknes. No tā, kāds būs jūsu kopējais pasūtījuma apjoms, ir atkarīgas katra izgatavojumā un uzstādāmā elementa izmaksas. Lielam pasūtījumam mazāku izmaksu daļu veidos transporta, mērīšanas un tam līdzīgu izdevumu pozīcijas. Parasti pieņemot pasūtījumu, nosakām standarta izgatavošanas termiņu no 10 līdz 30 darba dienām, atkarībā no mēbeles sarežģītības un apjoma. Darbus varam veikt arī pātrinātos tempos, kas kopējās izmaksas palielinās par 20%. Pilnu tāmi par pasūtāmajām mēbelēm jūs saņemsiet tad, kad kopīgi būsim pārunājuši iecerēto mēbelējumu un apskatījuši tam paredzēto vietu.